Mēs šodien šurbraucot par to runājāmies ar viņu mašīnā, un viņa sapņoja apmēram tā, varētu sakrāt. Un tagad viņai kabatas naudiņa ir, un viņa saņem mīnus par sliktām atzīmēm, plus par labu, par desmitniekiem. Un viņa saka, man sanāk jau tagad dinozauram. Tā kā varētu iztērēt. Tad viņi izdomāja, ka varētu tā kā krāt terārijām, priekš ķirzakām. Un tad viņi tur tā šaubās un šaudās ļoti. Viņi tā kā grib krāt, bet nevar ļoti daudz sakrāt un mokās. Man it kā, es ļoti vēlos ķirzaku un es krāju tā kā akvāriju. Domāju, akvāriju pirkt, terāriju viņam. Jā, skūteriņu, ķiverē un aizsargiem. Viņa mērķi arī mainās, tad ir skrituļi, tad ir uz Legolanda gribi, tad visādi, bet krāja naudu, jā. Mēs vēl par to nopietni runājām, vai tiešām gribu. Un es atbildēju, jā, gribu. Jā, bērns uz doto brīdi krāja naudiņu, bet viņam tās domas visu laiku mainās. Bet tas pats lielākais mērķis ir, protams, ceļojums. Bet par cik naudas summa ir liela, tad tas nāk diezgan grūti un pa vidam gadās arī mazāki pirkumi. Tās ir, protams, 21. gadsimtā, tās ir puišiem tehnoloģijas. Es cenšos sakrāt jaunam telefonam. Es gribētu ticēt, ka viņš noguldītu. Vai arī, ja viņš iet ar draugiem, tad visticamāk saldumos vai ieiet picā. Es tos turpinātu krāt vai telefonam vai kādai citai lietai. Atkarīgs, kad es domāju. Ja tas būtu pēc skolas un gana gaiši, viņa aiziet uz veikalu kaut ko nopirkt. Ja viņa tiešām tagad sāks krāt terāriem, varbūt pieliktu klāt, bet viņa paturēt sev. Skatītos kādām tuvākajām cilvēkam prasītu, vai viņam tas pieder. Ja nebūtu tāds cilvēks pārāk tuvu, ja neviens nebūtu, tad ņemtu pie sevi. Pateiktu tētim, un tad labāk sakrātu kaut kam, nekā iztērēt uzreiz. Viņš liktu savu krātuvi vai tūlīt pirkt kādu mantiņu, kas viņam patīk, vai tie mašīnas, vai Lego, vai robotika Lego, vai ne tur, cik tāļi viņš tiek. Es tieši viņam tagad uzdāvināšu Nordea kredītu karti, viņš jau tērē 20 eiro par nedēļu. 20, 25, nezinu. Gribētos 20 eiro, būtu paši. Es nezinu. Es domāju, varbūt 15 eiro vēlētos. Grūti teikt, varbūt 10 eiro. Es vēlētos nedēļā saņemt kādus 10–11 eiro. Mana ģimene, mani draugi un veselība. Protams, ģimene, draugi, veselība. Pavadīt ar ģimeni laiku, klausīt tēti, daudz lietu. Svarīgāk par naudu. Ģimene, mīlestība, mājdzīvnieki, māja, laime, terārija, ķirzaciņa. Ķirzakas, čūskas, tad, ja viņas jau viņai ir. Man tā šķiet, es nezinu, varbūt viņa teiktu mamma.